Sveikas, manas mīļās saulītes! Es izlēmu šodien uzfilmēt video par lietām, es gribēju šodien uzfilmēt video, kuru es gribēju savos 17, 16 gados ieraudzīt YouTube'ā. Un tas ir par lietām, kuras ir lētas savā ziņā, bet iegādājamas drogās. Jo es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem nav Stokman pilsētā vai jau vairāk jebkura cits veikals kosmētikas, un Latvijā vēl nav tik plaši pieejamas vairākas lietas kosmētikas, bet es izlēmu pastāstīt jums par dažām lietām, kuras ir vismīļākās lietas no drogām priekš manis. Un es tagad esmu sapucējusies uz pasākumu, tāpēc neņemiet vērā manu make-up un frizūru un vispārējo. Es vienkārši izlēmu filmēt ļoti ātru, jauku video jums par lietām, bez kurām es nevaru dzīvot, kas atrodams drogās, lai iebīdītu jūs savā ziņā make-up pasaulē, lai jums būtu iespēja savās drogās iegādāties lietas, par kurām mēs runājam savos video. Protams, ne visas lietas, kuras es lietoju ikdienā, ir no drogām, bet tās, kuras ir, šodien tiks izķidāts, pastāstīts un parādītas. Un šis nav sadarbības video ar drogām, diemžēl. Un kas notiek ar maniem matiem? Bet cerams, ka kādu dienu būs. Cerams. Pirmā lieta, par kuru es runāšu, ir ļoti veca lieta, un tas ir Catrice All Matte tonālais krēms, un šis ir viens no maniem lojālākajiem tonālajiem krēmiem, kādus esmu pirkusi, jo viņš ļoti reti, kad kļūst tumšāks, viņš ļoti reti kļūst oranžīgāks, un cilvēkiem, kuri man prasa vienmēr par to, kur var nopirkt lētu, bet kurš neoksidējas pārāk, šis ļoti reti oksidējas. Viņš oksidējas, bet ļoti reti. Šis ir All Matte plus Shine Control Makeup. Par spīti tam, ka man ir ļoti sausa āda, šis ir bijis viens no labākajiem maniem tonālajiem. Tieši, kad es biju jaunāk un es negribēju īsti pirkt baigi dārgos tonālos, tad, ka šis ir ļoti lēts salīdzinoši tonālais krēms. Un es dažkārt, kad es gribu kaut ko ļoti uzticamu un es zinu, ka tas nenoiet dienas laikā un viņam ir pilna sedzamība priekš cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas sejas lietas, kuras viņi grib, lai viņi nosaka, tad šis būs mazulītis, kurš nosaks jebkuru jūsu apsārtumu, sarkanumu un jebkāda veida pigmentāciju. Nākamā lieta ir diezgan jauna, bet es tik un tā izlēmu, ka es gribu jums parunāt par to, tas, kas ļoti mīlu šo lietu, ir Catrice Cosmetics Cooper Eye. Man šodien acīm ir šīs ēnas, tāpēc, ja jums patīk, tad jūs zināsiet, ka šis ir šīs ēnas. Un man ir tikai viena paleta, kurā ir visi spīdīgie toņi. Un šādi izskatās šī paleta. Ja jūs skatījāties manu kosmētikas pirkuma haulu, kas man iznāca nesen, tad jūs redzētu to, ka es nopirku šo paletu un man viņa ļoti patīk, tāpēc, ka šai paletei ir fantastiska pigmentācija. Jūs varat redzēt, cik spīdīgi. Un viņi tiešām ir ļoti skaisti toņi. Tiešām ar vienu bez nekādas spreja, bez nekādas primera priekš acēnām var panākt ļoti skaistas ēnas. Es izmantoju šo zeltaino uz plakstiņa un šo brūnīgo ar šo tumšo, lai uztaisītu to pārēju. Un es ļoti mīlu šo paletu. Es noteikti jums iesaku, šis ir aptuveni 5 ar kaut ko eiro. Es tiešām zinu, ka jūs ļoti gribat, lai es lieku cenas un pie kādas lietas, bet es atstāšu visu aprakstā. Es pameklēšu draugus oficiālajā mājaslapā, tas ir iespējams, un pierakstīšu cenas visām šīm lietām, bet es jums apsolu, šīs lietas ir ļoti lētas. Es zinu, ka viņiem vēl ir matētās un rozīgie, un viss ir neitrāli toņi, nav nekādi koši toņi, bet ja jums gribās ēnas, kuras ir uzticamas un pigmentētas, tad es noteikti jums iesaku pamēģināt šīs Catrice. Šī visa sērija ir ļoti laba. Pilnīgi visa sērija ļoti laba. Nākamā lieta arī ir ļoti jauna, bet jau kļuva man par favorītu. Ir šīs esences, vaigu sārtumi. Un šie esences vaigu sārtumi saucās Mosaic Blush. Viņi ir es neteiktu, ka viņi ir super pigmentēti. Kā jūs redzat, viņi nav īsti pigmentēti, bet man ļoti patīk vaigu sārtumi, kuri nav kliedzoši. Man šodien ir virsū šis, un jau jūs redzat tādu kā oranžīgi sārtums.
Un man nepatīk kliedzoši toņi, kuri ar vienu svaipu man visa seja ir vai nu rozā, vai nu oranža. Un šie ir perfekti priekš neuzkrītoši, bet skaisti sātumi. Viņi ir nedaudz uz šimeriem, bet uz šimeri viņi ļoti ātri nokrīt, un man ļoti patīk tā samtainā tekstūra. Es viņus nopirku ap €1.30 katru, tāpēc es uzskatu, ka šis ir noteikti, ko jūs varētu izmēģināt, un jūs nenošausiet garām vispār. Jo šie mazulīši ir tā vērta, lai jūs viņus izmēģinātu. Nākamā lieta ir concealeri, un man patīk tikai 2 concealeri no drogām. Pirmais ir Fit Me concealeris, kuru es nestiepjos tik bieži. Šis man jau ir 2. mēnesi, un es viņu pat neesmu izlietojis, un tas ir ļoti dīvaini priekš manis, priekš cilvēku, kurš ļoti mīl concealerus, jo viņam ir vairāk kā dzeltenīgais apakštonis. Kad es varu stiepties, kas ir gandrīz uz pusi lētāks, ir šīs Liquid Camouflage High Coverage concealer no Catrice. Un ļoti daudzi mani kolēģi, blogeri un youtuberi runā par šo concealeri kā vienu no labākajiem concealeriem, tāpēc, ka viņš ir ļoti sedzošs, viņš ir patiesi bāls, tā kā mums baltajām meitenēm vajag. Un cena ir absolūti zema. Man dažkārt šķiet, ka šis ir tik labs, ka par viņu vajadzētu maksāt daudz vairāk nekā 3 ar kaut ko eiro. Un ja jūs gribat izmēģināt jaunu concealeri un jūs neesat izlietojuši šo, tad es noteikti iesaku jums šo. Jo viņš neoksidējās, viņš visu dienu paliek savā vietā, viņam ir perfekta sedzamība un viņš tik skaisti kuļ uz ādas. Man nav vārdu, ko teikt. Nākamā lieta ir tas, ko es iegādājos vasarā, bet es vēl projām dievinu, ir šie Essences lūpu spīdumi. Man šobrīd ir šīs lūpu spīdums uz lūpām. Un šie lūpu spīdumi ir ļoti skaisti, jo viņi tiešām spīd, viņi nav lipīgi, viņi ir pilnas sedzamības, šos var lietot bez nekādas lūpu krāsas zem, un viņi nav, es teiktu, ka viņi ļoti labi turās priekš lūpu spīdumiem. Man ļoti patīk visa šī sērija un šī krāsu kombinācija. Es noteikti jums iesaku izmēģināt, kā arī viņi maksā 2 ar kaut ko, kas ir smieklīgi priekš šiem lūpu spīdumiem. Pirmajā laikā es viņus lietoju un man viņi īsti nepatika. Es visu vasaru cīnījos ar viņiem un es centos saprast, kāpēc visiem viņi tik ļoti patīk, Un tad es sāku vairāk iedziļināties lūpu spīdumos, tāpēc, ka man sāka ļoti patikt lūpu spīdumi, par spīti tam, ka man nekad nepatika lūpu spīdumi. Un lietojot viņus katru dienu, es sapratu to, ka viņi tiešām ir fantastiski. Viņi tiešām ir fantastiski. Pilnīgi bez nekādiem jokiem, viņi ir fantastiski. Un runājot par Essences lūpu produktiem, es varu pastāstīt jums par šiem lūpu matte lūpu krāsām. Man šobrīd ir 0,3 uz lūpām, un pa virsu man ir šis lūpu spīdums. Šīs lūpu krāsas ir matētas, pigmentētas un ļoti skaistas uz lūpām. Man bija vēl sarkana, bet sarkanu es aizdevu draudzenei. Man ir 0,4, 0,3 un 0,5 bija sarkanais. Visa viņu sērija ir vienkārši fenomenāla. Aiziet, izmēģiniet, jūs nenožēlosiet. Šie toņi ir skaisti matēti un es viņus varētu salīdzināt ar MAC lūpu krāsām. Un šie ir daudz krēmīgāki un daudz maigāki uz lūpām. Viņi nav tik asi, var teikt, uz lūpām. Un runājot par acu zīmuļiem, es jums ieteiktu pamēģināt Essences tādu kā miesas krāsas zīmulu, kurš ir ļoti labs. Ja jums patīk, kad jūs acis izceļās un tonis ir 0,6, es izmantoju šo konstanti. Šis ir mans Holy Grail. Es dievinu šo zīmulu priekš acu atvēršanas un man ļoti patīk, kā izskatās šis tonis un kā tas paliek visu dienu. Bet ja jūs gribat vairāk atrast perfekto melno zīmulu, tad Art Deco melnie zīmuļi ir viena no labākajām lietām. Viņi ir ļoti krēmīgi. Viņus var uzklāt ar vienu vieglu pieskārienu. Var uzklāt jau pigmentu. Un kad jūs krāsot iekšējās acis, jums nevajag skrāpēties.
Un pat ja jums ir, man viņas visu laiku ļoti asarainas acis, un kad es krāsoju, dažkārt sanāk tā, ka viņš neklāt, tāpēc, ka man acis ir asarainas un viņš negrib klāt, bet ar šo es varu uzklāt vienmēr un visur. Un viņš nenoiet dienas laikā nost. Viņš, protams, jebkurā gadījumā noiet nedaudz nost, bet viņš paliek maksimāli pigmentēts dienas laikā, kas ir dievīgi. Man vispār patīk ļoti Art Deco kosmetika, bet par to mēs parunāsim citreiz. Nākamā lieta ir mans mīļākais lūpu zīmols uz šīs zemes, un šis ir Satin Mau, es pat zinu no galvas, un šis ir no Essences. Šis ir zīmols, par kuru es esmu runājusi tik daudz saviem draugiem, tik daudz stāstījusi. Šis ir zīmols, kurš ir perfekti manā tonī un visvairāk glaimo manai sejas ādai. Es nezinu, kas ir ar šo zīmolu, es nesaprotu, kāpēc viņi vēl nav uztaisījuši lūpu krāsu šajā pašā tonī un šādu pašu pigmentāciju, bet šī ir viena no labākajām lietām. Un ļoti daudz cilvēki ir nopirkuši šo lūpu zīmolu un arī iemīlēsies viņā, jo šis lūpu zīmols ir kā lūpu krāsa. Viņš ir krēmīgs, es iekrāsoju lūpu malas un es iekrāsoju iekšējo lūpu daļu. Un esmu saņēmis tik daudz komplimentus tieši par šo lūpu zīmolu, kas maksā €90, €20, kas ir... Tas ir nenormāli lēti. Es domāju, ka aizietu nopirkt 30 tādus. Un man mīļākās lineris savukārt ir Liquid Ink no Essence. Daudz cilvēku saka, lai es pērku Flāmiša veida. Par Flāmiša veidu es varētu jums arī pateikt to, ka viņa Flāmiša veida tas pats Liquid Ink sērijas, manuprāt, tāpēc, ka viņa arī zili. Es esmu lietojis šo ļoti ilgu laiku, pirms es sāku lietot šo, un par spīti tam, ka viņam ir Flāmiša veida, un šķiet, ka ar viņu daudz vieglāk, šis lineris neizžūst tik matēts un tik pigmentēts kā šis mazais. Protams, ar šo ir daudz grūtāk zīmēt lineri, ja jūs esat iesācēji, un es jums ieteiktu tomēr šo flomīti, bet es uztrenēju roku šiem gadiem, un man nav nekāds problēmas ņemt šādu uzgali, kurš ir diezgan biezs, viņš ir diezgan plats priekš ļoti specifiskiem plāniem, grafiskajiem lineriem, bet es esmu pieradusi, un ja man vajag kaut kas ļoti, ļoti precīzi, es paņemšu kādu lineru otiņu un krāsošu ar otiņu mēcot šajā. Bet, jebkurā gadījumā, es esmu pieradusi, man ļoti patīk, un es negribētu to nekad nomainīt, pēc ka man ļoti, ļoti patīk tas. Un pirmspēdējā lieta ir 2 primeri. Šis ir Catrice Beautifying Primer, kurš ir mans mīļākais primeris vispār šajā planētā. Un es nevaru viņu nopirkt tagad, tāpēc, ka viņa veikalā nav, un šī ir tepat pavisam nedaudz, bet šis ir mans mīļākais primeris uz planētas Zemes. Es esmu izmantojusi gan ļoti dārgos, gan netik dārgos. Šis primeris maksā €3,90 un $3,90. Un tas maina visu situāciju. Mana āda visu vasaru, kad es lietoju šo, izskatījās tik fantastiski. Viņa bija glūda, viņa bija mirdzoša. Man ļoti savs āda pēc šis primers, kurš bija mitrinošais, es nevaru izteikt jums vārdiem. Ja jums veikalos ir šis, nopērciet un lietojiet un turiet pie sirds. Un nav vārdu, šis ir tik skaists primers. Es ļoti ceru, ka viņi nav beiguši pārdot, tāpēc es sāktu raudāt. Es tiešām sāktu raudāt. Es ļoti ceru, ka viņi atgriezīs viņu veikalos, tāpēc, ka pagaidām es neesmu nevienas draugās viņu redzējusi. Es meklēju, es eju medībās, bet es nevaru atrast. Otrs primers ir šis Beauty Base Moisturizing un Illuminating Primer no Lumene. Šis neteikšu, ka pats labākais primers, bet priekš savas ādas viņš ir diezgan labs, un es ieteiktu jums pamēģināt to, jo viņš tiešām dara savu darbu, vienkārši viņš nedod tādu efektu, kādu es gribēju, ka viņš nepadara viņu mirdzošu. Viņš vienkārši mitrina viņu kārtīgi, kas ir labs darbs. Viņš ir kā labs strādīgs zirdziņš, viņš izdara savu darbu. Malacīts, bet tas jau arī viss. Nākamā lieta ir Revolution, Makeup Revolution, šāds jauns man Makeup London kontūrēšanas un highlighteru palete. Man bija viena veca, un es tagad meklēju viņu savu galdu, kura ir
tukša, viņā reāli gandrīz nekā nav. Šis un šis ir beidzies un ir palicis pavisam maziņš kniksītas bronzera. Un es nevajag nekādīgi atrast, man šeit, ka man bija tik liels kauns, kas viņu izmetu. Kaut arī, nē. Es jums parādīšu, kāpēc man patīk šis. Ja es jums parādīšu veco. Esat gatavi? Te nekā nav. Es saku, te bija. Es tik ļoti mīlu šo paleti, ka vecā, un ja ir citādāks iepakojums, viņai nav caurspīdīgs. Redzat? Viņai nav caurspīdīgs, un viņai nogāja nosaukums, un tikai tā aizmugurē rakstīts, ka šis ir iconic. Un es biju tik priecīga, ka viņi parādījās Latvijā, bet es atteicos pirkt jaunu, jo es turējos vēl pie šī neeksistējošā. Kas vispār notiek ar šo paleti? Kas notiek? Man šķiet, ka jūs varat zināt, ka man patīk produkts, kad jūs redzat šo. Un es šo nesēju katru dienu līdzi. Man bija tāds, man vajag to bronzeri. Un šis ir vistuvākais bronzeris, kas ir šim tonim. Es teiktu, ka jā. Tikai šis ir vairāk spīdīgais jaunajā. Es zinu, kāpēc viņi izdomāja to, ka bronzerim jābūt spīdīgam, bet šis ir nedaudz spīdīgs, bet man tas netraucē. Šis highlighters ir fenomenāls. Jūs redzat to, kā viņš izskatās man uz acīm, un man viņš uz deguna gala. Šīs highlighters ir vissvaigākais, spilgtākais, bet tie pašā laikā neuzkrītošs un vismaigi klājošākais highlighters, ko esmu redzējusi. Šis sculpting tonis, lai iekonturētu seju, viņš nekļūst oranži uz manas ādas, par spīti tam, ka man ļoti gaiši āda. Visi šie kontūrēšanas toņi izskatās ļoti sarkanīgi oranži manas miesas, bet šis izskatās ļoti jauki un skaisti. Un šie produkti ir nenormāli lēti, viņi maksā aptuveni līdz 6 eiro, un jūs dabūsiet 3 lietas ar vienu rāvienu, un jūs nenožēlosiet, ja jums patīk kosmetika, jo šis highlighters ir kaut kas ar kaut ko, un paskatās, kā viņš izskatās. Es nevaru, man tā patīk šī palete. Es noteikti jums iesaku iegādāties šo paleti. Man bija individuāli viena highlighters, kurš man īsti nepatika, es viņai devu draudzenei, bet šis ir tas, ko jūs nenošāsiet greizi vispār. Nopietni, jūs nenošāsiet greizi. Jūs tikai uzvarēsiet, ticiet man, tā būs viena no labākajām lietām, kas jūsu dzīvē notikusi. Un pēdējā lieta, ko es nopirku pavisam nesen, bet es jau esmu iemīlējusies, ir For Your Beauty otiņa, kur es izmantoju konstanti. Viņa ir ļoti mīksta, un es ar viņu kontūrēju seju, es klāju vajag sāptums, es taisu highlighteri. Šī otiņa man kalpo pilnīgi visam. Kopš es viņu iegādājos, es nevaru iedomāties uzklāt savu kosmetiku bez šīs odiņas, un viņa maksā 4 eiro, kas ir nenormāli lēta priekš 2 pusēm. Es īsti nelietoju šo pusi, tāpēc, ka man nav krēmveidīgi kontūrēšanas līdzekļu. Man viņi ir, bet es viņus ļoti reti lietoju tikai vasarā, kad es gribu vairāk dabisko. Bet es esmu lietojis uz vienas savas draudzenes un viena sava klienta, krāsojot viņu. Un man šķiet, ka šis izskatījās ļoti skaisti un dabiski. Un es varu, jūs nespēsiet nošaut greizi ar šo otiņu, tāpēc, ka šī otiņa ir nenormāli maiga un viņa tik skaisti iebufo produktu ādā. Un jā, un tas arī viss. Es ceru, ka jūs ieguvāt kādu mazu priekšstatu par produktiem, kurus es ļoti mīlu no drogām. Es tiešām dievinu šīs lietas, un es savā ziņā, kad es biju jaunāka, gribētu uzzināt. Es gribētu, lai man būtu iespēja manos pirmajos gājumos uz kosmētiku un iespēja ieraudzīt produktus un uzzināt kaut ko par viņiem. Es būtu tik priecīga, ja man būtu tajā laikā iespēja to izdarīt. Diemžēl manos laikos kosmetika nebija vēl tik populāra lieta dzīvē, un cilvēki maz ko saprata Rīgā, un nebija tikpat liela klāsta. Bet es nekas, mēs augam, mēs attīstamies un tā tālāk. Ja jūs gribat redzēt visu laiku mans mīļākos produktus no visiem veikaliem, kas ir pieejami Rīgā, droši padodiet man ziņu, tas visticamāk būs garš video, tāpēc, ka man ir daudz mīļa lieta. Un daudz lietu, pēc kurām es nevaru iedomāties savu dzīvi. Ja jūs vēl nesakojat man Instagramā, tad droši piesakojiet. Ja jūs nezināt, man tagad ir konkurss, un konkurss būs visticamāk
līdz 1. aprīlim. Man visi prasa par 1. aprīli, tad 1. aprīlī beigsies konkurss. Un, ja jūs gribat redzēt video par to konkursu, tad kaut kur šeit uz ekrāna ir video. Un, ja jūs gribat redzēt detalizētu aprakstu par to, kas man ir sejas, tad lejā būs uzrakstīts arī. Un, jā, es tagad taisīšos un došos. Un paldies, ka noskatījāties. Atā!